Novēlam, protams, mūsējiem ar Uzviju labāks rezultāts, ne tikai kvalificēties šim otrajam braucienam, bet, protams, labi aizvadīt abas divas sacensību braucienus un gaidām labus rezultātus. Mans vārds ir Andris Jurga, stāstīšu par sacensībām, kā šie notikumi risināsies. Šajā, jāsaka, ļoti interesantajā Lillehammers trasē, ļoti skaistā vietā Norvēģijā atrodas šī 13 virāžas garā trase. Trasa būvēta priekš 1994. gada Ziemas olimpiskajām spēlēm. Šeit gandrīz katru gadu ir bijis ledus, cik man zināms, laikam tiešām katru gadu trasa ir tikusi izmantota, bet nepārāk bieži šī trasa tiek iekļauta pasaules kausa kalendāros, ne kamariņu sportā, ne arī bobslejā. Jau pēdējo gadu laikā arī bobslejā un skeletonā šī trasa arvien biežāk ir parādījusies, un šogad šī trasa ir arī kamariņu sporta kalendārā. Pēdējo 5 sezonu laikā šī ir tikai otrā reize, kad šī trasa ir iekļauta kalendārā. Vēlreiz ir iespēja izsekot līdzi, kā apmēram no braucēju pozīcijām izskatās šī tiešām interesantā trasa. Arī pirms 7 gadiem risinājās jaunatnes olimpiskās spēles. Jau senāk pirms 8 gadiem, jā. Un šī ir trase, kur vienā no pirmajām aleši tiek uzliets ledus sezonas sākumā, tāpēc arī mūsu sportisti šeit dažkārt ir trenējušies, mazāk piedalījušies sacensībās, bet vismaz trenējušies ir, un cerēsim, ka tas arī dos patīkamu rezultātu pēc otrā brauciena apkopojot šo sacensību rezultātus.